Es stāvu Piedrojā, tālāk Latvijas vairs nav. Aiz manis sākas robeža. Pirms 100 gadiem te bija dzīva, plaukstoša robežpilsēta. Tirgus, ļaudis, baznīcas torņi, abos Daugavas krastos. Šodien te ir klusums. Bet šī nav nomala. Tieši šeit, tālākajā nostūrī sākas Latvija. Un valsts, kas pamet savu robežu, agrāk vai vēlāk pamet sevi pašu. Tur, otrajā krastā, Druja, Baltkrievija. Šupi mēs nevaram pārcelt. Kaimiņi mums ir Dieva doti, neizvēlēti. Mēs gribam labu kaimiņu, bet aiz upes šodien valda režīms, kas kalpo agresoram. Un draudzēties ar tādu kaimiņu nozīmē apdraudēt sevi. Valsts aizsardzība nav tabula aizpildīšana un gaidīšana, kamēr atļauju atsūtīs no svešas zemes. Tā ir dūša pieņemt lēmumu pašiem, šeit, savā krastā. Es gribu, lai Piedroja atkal dzīvo, lai cilvēki atgriežas mājās, arī šeit, pie pašas robežas, jo zeme, kurā dzīvo cilvēki, ir zeme, kur ir vērts aizstāvēt.